Šuriki, muriki, paģām! Kas ir? Kas notiek? Kā kas? Kas notiek? Uborka! Pa nakti sacūkoja, nu rīt jāsavāc. Vai es neko nesaprotu? Kas tur ko saprast? Jāceļ tik augšā. Klausieties, jūs pazūdiet tūlīt no šejienes. Neko nevar darīt. Cienīties, grafiks. Un pēc grafika mums uborka. Re. Savāciet to savu strums un pazūdiet no šejienes. Nu, kurš tad īrīs numuriņu? Tu pats vai? Nē, man nekas nav pretī. Reku ir tie pričendāļi. Ņem lupatiņu, pat diviem ātrāk tiksim galā. Jums ir 1 minūte laika, pretējā gadījumā es sūdzēšos viesnīcas īpašniekam. Ļončikam? Viņš ir lietas kursā, bet es tev neieteiktu to darīt. Zini, kāpēc? Viņu šodien šķībēs garstāvot. Ne, tas ir kaut kas, kas nedzirdēts. Paglau, davai, sarunāsim tā. Beidz dzīt zosis, man šeit tas numuriņš jāiztīra, es to arī izdarīšu. Man vēl citi arī jāšubīt. Tā kā, davai izdomā, vai brokastīs vai kā? Tu man nemācīs, kas man šeit ir jādara. Šis ir mans numuriņš. Es te daru, ko es gribu. Nē, šitas te ir viesnīcas numuriņš, un viesnīcā ir savu kārtību tāpat kā armijā. Nu, ka te būs, ja kāds sāks savu kārtību ieviest, nu, dzīvosim sūdos līdz ausīm, vai? Labi, ka jūs ienācāt savāciet šito radījumu. Kas te notiek? Es troksni dzirdējusi. Ar kādām tiesībām? Ar kādām tiesībām te kāds ielaužas manā numurā un traucē man atpūsties? Atvainojiet, Ziemeļkungs, piedod. Kārtības nav, bardaks, bardaks! Es ar šito saku, ārā liela diena, bet pieaudzis cilvēks vājājas pa guldu. Nu, vat mums armijā. Man neinteresē, kas notiek tev armijā. Tu ienāc manā teritorijā, es varu uz tevi šaut! Davai, blies vaļā, nu, aiziet. Es te... Es lūdzu... Vediet viņu prom! Atvainojiet, viņš tak mums pirmo Savāciet to radījumu! Ak, Dievs! Feliks, ejam! Ejiet ārā! Piedodiet, lūdzu, piedodiet, mums tā vairāk! Feliks, ejam! Paga, bet kā tev uborka tagad ko? Feliks, mīļies, lūdzu, ejam! Dieviņ, ejam! Ka ko, figa, tu te jaucies pa vidu, es būtu pats ticis galā un mieru. Pagaid, Feliks, es...